Nu tā, ņindzes. Labrīt. Pasties, kā šodien ārā smuks laiciņš, pavasaris nāk. Jāsāk projektus kustināt, ne? No, sāksim šodienas video. Atdīs man te vēl vienu projektiņu. Kā saka, pavasaris klāt. Visiem sāk gribēties braukt. Tā kā es te pakārtošu mašīnas, atbrīvošu vietu. Un. Tā jau jūs redzēsiet, kas mums te atbrauks. No, ieradās Verķīts. Pazīst kāds šito, ko? Jau. Sveiki, ņindzes! Nu, Atvedām vēsturi. Kas te notiks tagad mums? Kas vajag saņemties beidzot salikt mašīnu? Nesanāca, kā gribējām. Būs 2.8. Bet paga, tev būs 2.8 Pro-am, ja? Jā. Brauksim semi-pro ar 2.8. Gan jau būs standarta jautājums, vai jauda pietiks? Ne, nepietiks. Bet mēs parādīsim, kā var braukt ar 2.8 semi-pro. Mašīna ir ļoti viegli atvieglināta, plastika, viss salikts, salona nav, nebūs nekādu lieko vadu, viss principā. Vienkārši. Būs vienkārša mašīna. Nē, mēs jau te izrunājām, nezinu, da izskienam visam ātri cauri, kas tev tie plānā. Principā... Motors 2.8, jā? Motors ir 2.8, stoks, neko baigi nedarīsim. Janka viņu tur uzfrišinās, tur patīrīs, pamazgās, blīves samainīs, kas ko vajadzēs, izdarīs. Ar vadiem mēs esam aptuveni tikuši galā, tur aizvadīsim pie cita džeka, tas tur mums atsaucās, palīdzēs. Nekas standarta dzesas sistēma būs, izplūda arī standarta būs. Nu, varbūt tās bonusā, tā ka visu saliksim, tad aizvadīsim saitšķipotu. Šķiedras kapats, šķiedras spārni, bumpers. Jā, kapats būs stikla šķiedras, tas ir pagaidām metāla. Durvis arī paliks oriģinālās metālijos, pēc nolikuma ar neko citu nevaru braukti. Salonā mums ir kaus, ar siksnām būs stikla šķiedras panelis, karbona panelis. Tas pa mažorskī, jā, vai kā tur saka? Nu jā. Pa bagāto. Tev vajag to uzrakstu apakā, jauni un bagāti. Jauni un bagāti. Gribam kaut kādu ekrāniņu, nu spidometra vietā, kādu planšeti vai kaut ko uzlikt, kur rādīs mērījumus. Gaidām rollbāru, brāļi bērziņi, intis taisa. Durvis metāla. Nu, pēc stikla tev būs vēl, ja? Jā, aizmugurē stikls es gribu nomainīt uz to, kas viņš polikarbonāts, ja? Skaitās. Nu, ķipa, jā. Principā ekstra kilogramus. Cik vien varam dabūt no šitās mašīnas nostīk arī mēģinam dabūt. Priekšā paliks oriģinālie stikli tikai tāpēc, ka, nu, viņus var manuāli tur kruķīt, jo, nu, tas ir... Tev uz airīšiem. Jā, uz airīšiem nekas tāds īpaši nebūs. Aizmugurē, kas aizmugurē? Nu, kas stikla šķiedras bumperis arī. Nu, tas šiten pats galvenais ir, uz kā svaru noņēmām 20, 22 kaut kur, liekas, 24 kilogrami kopā. Starpība šis. Tas ir kaut kur vispār var nopirkt? Nē. Priekš unīšiem, bagāžām šķiedras? Mēs taisījām formu. Tā bija mana ideja, mans plāns, kas gribu būt. Nu, pirmais. Bet ir Anglijā, kas arī taisa, bet tur visi tie shippingi un tā tālāk, un tur drusku savādāk tas viss izskatās. Un tad, principā, tas bagāžnieks ir ātri noņemams. Viegls. Un iekšā tur mums nekā nav? Iekšā pilnībā nekā nav. Zapaskas vieta ir izzāģēta, aizmetināta, vienkārši taisna loksne. Kas glāžu atseitē. Kur tu aķīti liks jau tā, tu neteici? Vai to pēc tam? Pēc tam izdomāsim, varbūt tās aiz blakus sēdētāji krēslas, skatīsimies. Jā, tā kabels īsāks. Kaut tur. Piekari apakšā arī var ir savārta, visu sakrāsota, tur var palīst. To es pēc tam pacelšu, parādīšu džekiem. Principā nekas tāds. Gan jau būs jautājums, kur tādu kapatu var nopirkt bagāžnieku? Bagāžnieku var pie manīm dabūt. Es pat īsti nezinu, kaut kādi, nu, ja kaut kādiem vietējiem latviešu braucējiem, tad jau tur var pa pašu izmaksu atdot vienkārši, lai ir un lai brauc. Gaisa izslēgšu to gaismu ārā. Tu bilda pelda. Man liekas, kaut kādu 200 eiro biju tirgojusi.
No, kā vajag. Spoileris nav mans, tos ķekavā. Ķekavā tepat uz vietas uztaisījām tīri. Bet strītā jau nedara šits opcija. Nē, strītā nedara. Nu, jā. Principā ar šito mašīnu varēs strītā braukt. Tad tikai vienkārši ir jāvizina metāla bagāžnieks līdzi uz trasi. Nu, teiksim, labi, man jautājums. Nu jā, šitie jau dara strītā, ja? Jā, tagad arī, man liekas, pēc jaunajiem nolikumiem ir tā, kad kapats, spārni varbūt šķiedrs. Aizmugures bagāžnieks drīkst būt šķiedrs, bet aizmugures bagāžnieks drīkst tikai būt kupējām un sedeniem. Nu jā. Jo tur bija jautājumi, tas dēļ tā stikla, kompakti un touringi principā nevar braukt strītā ar šķiedrs bagāžnieks. Kaut kā tā, lukturi mums arī nebūs, būs tikai tas, kā viņu tas šķiedrs tāds aizvietotais, teiksim tā. Nu, ķipa maskas. Jā. Dizains paliek šī tas pats, neko nemainīsim, neko nedarīsim, vienkārši kaut kādus plēvus. Sliekšņi nākuši klāt ir. Nu jā, sliekšņi, kliktūninga. Kliktūninga tāds. Spārni un sliekšņi. Agrāk tur tāda nebija. Nebija aizmugurējās arkas parastās universālās. Redzēsim, man tur bija problēma, ka lielu riteni, 17 diskus ar lielāku profilu nevarēja iebāzt. Tur berzās stūris, bet es domāju, ka sajies. Būs jautrs, viegls aparāts. Brauksim semipro ar 190 zirgiem. Nu jā, visa degvielas sistēma jāvelk no nulles, bremžu sistēma. Visi sastrūkots, visi sakrāsots. Principā likšanas vaina. Laiks ir cik ir, Jankam arī laiks ir cik ir. Mēs jau kaut ko vēl te pafilmēšu, parādīšu pa procesam viņam. Tā. Tad redzēs, kas tur galā sanāks. Nezinu, ideja ir tāda, ka vienkārši viegla mašīna, stoka atmosfēra un pedāls grīdā. Nu, skaidrs, ne? Kurā gadā viņš bija pie manis teicis? Man liekas, sākumā viņa vēl bija zaļa. Viņa bija zaļa, jā, uz tiem baltajiem tiem diskiem tiem. Jā, man liekas, kaut kāds 19. gadā taisīja. Mēs tur M50 to likām, pēc tam M50 uzlikām vadību. Bļa, viņš labi gāja īstenībā. Pabraucām, patrenējāmies. Nu, tad nāca, laikam, 20. gada vasaras sezona, tad mēs viņu vizuāli šitādu arī uztaisījām. Vizuāli, principā, viņš nav mainījies, pie šķiedri. Uzlikām ēkumu vastaru, nobraucām kaut kādus tur pāris treniņus, Daugavpils gonku un tad Trīnieku gonkā izbeidzās principā muļķības pēc. Iegriezām vairāk viņam nekā vajag. Pagād, cik viņu 7, 4? 7, man liekas, 6 iegriezām. 7, 6, jā, nevar tālāk griezt. 7, 6 un loka vārstus. Jā, arī vārsti bija, man liekas, virpoti. Nu jā, tur bija. Tā jau viss bija uz robežas, bet, gāja viņš joktuvēja metas motors. Bet tāpat tur bija tikai 204 zirgi, ja? 204 zirgi, jā. Bet jā, gāja ļoti labi tā mašīna. Kaut kur gan jau var kaut kādos vecajos vidikos paskatīties, jā, tur, man liekas, tu pats arī brauc ar viņu. Bija tāds, jā, atsaucīgs. Pēc tam te bija M52 D5. Tas bija tas 21. gada, laikam, sezonu, jā, kad mēs uztaisījām ar tējiem to dvuļu, pabraucām, tad tur visādi apsvērumi dēļ pārdevās tā mašīna. Lai brauktu, tad mēs ielikām D5,
M52 arī oriģinālu. Salons vēl viss bija principā. Pabraucām tur pa ziemu, pa vasaru kaut ko drusku un tad tur arī jau tur mašīnai skata gājas beigām, viss sāka plīst, tā piekare bija nobraukta, viss bija nobraukts. Nekas nebija darīts un tad pieņēma lēmumu, ka ņemam ārā motoru, raujam ārā visus vadus, saliekam plastiku un kaut kad, saliekam šito mašīnu tādu vieglu vienkāršu. Nomētājās gadu garažā, uz lēnu gāzīti kaut ko cik pats varēja un tad vienkārši tagad sezonā nāk. Jā. Benzīns atkal asinīs. Saulīt ārā spīd, gribās gāzt. Un mēs ap šito laiku parasti brauc pie Jankas ciemos, tā kad vēl ir augsts, bet saule spīd. Nekas tāds, viss ir salasīts, pēc tam pacels augšā parādīs. Kuzovs dzīvi redzējis, ir kaut kur jāpietaisno, kaut kas varbūt jāpiemetina, bet ātrumu tas nemazina. Bet, protams. Kaut kā tā. Netīrs. Kenets jau ir prom, tā kā šito projektiņas ar te skrūvēšos, kaut ko jums parādīšu, protams jau ir daļa gan jau kam interesēs. Tad es kaut ko priekš jums pafilmēšu, kā te viss bīdās uz priekšu. Un tad vēl te atvedīs šomēnes cerams Marats atvedīs savu 46. Ar šis tas būs jāpaskrūvē, gan jau kaut ko jums parādīšu. Jā, bet tagad mēs turpināsim ar manu 92. kupeju. Kaut ko sāksim skrūvēt tālāk. Jā, te man vajag vēl vienu 90 atveda. Bišķīt kaut kur ieskrējis nabaks ir, vajag visu priekšu pārlasīt. Vajadzētu viņu īstenībā izdzīt ārā pagaidām. Viņa aizņem vietu, viss tas man te traucē drusku. Labi, es viņu izdzīšu ārā. Vai nokārtošu, te nezinu, te redzēs. Un tad turpināsim ar 92. Iepriekšējā video es teicu, kad mēs ņemsimies šodien ar hadeni, redaktoru, pusasīm un tādām lietām, bet laikam jau diez vai sanāks, jo neiet man te viss tik ātri, man vajag piepirkt, man nav nopirktas pusasis, man ir problēmas ar kārbu, ka man kārbas gals nedara gumijā, viņš ir pa mazu un ar mazākiem caurumiem. Jāmeklē vai cita kārba, vai kaut kas jādomā, jāmaina gals, vai jāmēģina pārrupt lielākus caurumus. Tad man vajag paduškas sapirkt, motoram paduškas vajag nopirkt. Reizes dafigā vajag kaut ko sapirkt, lai es ar to darbotos. Tā kā šito mēs diez vai šoreiz aiztiksim. Bet jā, labi, to mēs metam mieru. Pat zinēju bija viens komentārs jautājums, vai tas būs turbo, un vai šitāds upgrades dod kaut kādu jaudu atmosfērā. Viņš principā atmosfērā jaudu nedod, viņš noņem jaudu, jo mēs dekompresējam dzinēju, te ir mazāka kompresijas pakāpe, tā kā tas ir tikai priekš turbo. Bet to var likt atmo virzuļus, kā saka, ar kompresijas pakāpi, kādu tu vēlies lielāku. Tad jau droši vien, kad arī ceļ jaudu. Kaut kā tā. Tad šoreiz mēs turpināsim ar motoru. Uzliksim eļas sūkni, uzliksim karteri. Jā, es iepriekš neparādīju karteri. Karteri, kā es atrisināju to problēmu. Kur ir M52 karteris, ģeļņikā. Nostājās motors pa centru un vēl dafigā vietas pietiek. Tā uzliksim karteri un eļas māju, un tad principā arī to arī beigsim. Tad nākamajā sērijā ņemsimies ar galvu, un ja būšu kaut ko nopircis, tad
tad darbosimies šeit. Un, protams, paralēli arī ar Keneta žurku ņemsimies, tur kaut ko činīsim, tad jau es tur kaut ko parādīšu. Nu, tā kā tā, nolaidīšu mašīnu lejā. Tā, down. No, tas esmu salasījis, man ir 3 sūkņi, tas ir M50 Vanosa, tas ir Nevanosa, un tas ir M52 sūknis. Principā es viņus skatījos pēc dilumiem, principā šitas būtu normāls sūknis, mēs viņu pavērojam, diluma maz ir, šitam ir Hana, šitam ir riktīgas rievas. No starp tiem 3 sūkņiem uzvarētājs mums ir šis M52. Varētu likt šito, bet M52 ir drusku ražīgāks. Un ņemot vērā to, ka viņš mums ir ļoti labā stāvoklī. Praktiski nekāda diluma nav, ir tur tādas mazas švīciņas, bet viņš mums ir ļoti labā stāvoklī. Vienīgi, lai viņu uzliktu, ir jāizfrēzē šis caurums, jo nepas pretī skrūvju vieta. No, tā kā šitos atstāšu rezervē, šits ir ļoti bēdīgs, bet nu, ejoši viņi bija visi. Tā kā noliksim, lai stāv, kā saka, mums rezervē. Not, un tad salikšu sūkni, uzliksim virsū, piemetināsim, pieskrūvēsim te kreisā vītne, pieskrūvēsim klāt, piemetināsim uzgrieznīti, jo viņi mēdz nākt vaļā, ceļš šitiem sūkņiem, un M54 tiem ir vēl lielāks tas zobrats, un tos vēl ātrāk sit vaļā uzgrieznīti. Tāpēc mēs viņu pievilksim un piemetināsim. Kaut gan īstenībā, cik es esmu braucis, man nereizi nav atskrūvējies, un visa fiška ir tajā, kad es viņus nekad neskrūvēju, neņemu nost. Pēc no rūpnīcas, kā viņš ir pievilkts, ar ņūtoniem tā viņš arī stāv, un nereiz man nav atskrūvējies. Bet, nu, te es, kā saka, esmu atskrūvējis, pievilkšos viņu apakaļ ar ņūtoniem viss kā vajag, bet, nu, vajag nodrošināties, lai mums neatskrūvējas un nepaliekam kaut kur, nezinu, trases vidū bez eļas spiediena, jo, kā saka, kad jau tu mauc, kā ir smaga, ieraugi tikai pēc tam jau, kad ir pa vēlu, kad deg spiediens. No tā, liksim šito sulkni, tad man nekur ir M50 eļas māja, karters, izrādījās, ka bija tāds karters, pavelti nopirku, bet nu labi, lai stāv rezervē. Un uzliksim karteri virsū, un tad principā bloks mums būs apakša, būs salasīta. Nu, ja neskaita vēl visādus tur sulkni vajag nopirkt, tad vajag, nu, apkari papirkt, salikt rullīšus, ģeneratoru. Viss tas man ir tikai jāstīr, jāsakārto. Ģeneratoru vajadzētu iedot uz remontu, rebildot. No, lēnām liekas mums viss kopā. Kaut kā tā. Labi, sāku šancēt.
Tā, sūknis ir virsū. Principā M50 motori ir, kam nāk šeit ķēdes spriegotājs. Bet, kad uzliek jaunu ķēdi, tā ķēde, diezgan stingra ir. Un, principā, es to spriegotāju nelieku, jo Marats bez viņa brauc, es bez viņa braucu. Un nav nekādas problēmas. Viņam mēs Maratam piemetinājām, es braucu žurku pat nemetinātu, nenāk vaļā. Tā kā es domāju, būs ok, pieķeršu šeit. Arī. Un liksim virsū karteri. Tā kā metinam, liekam virsū karteri un tad liekam eļas korpusu virsū. Vajadzētu stāvēt. Viens liels kārtīgs punkts. Principā stolbiks ir gatavs, apakšai salikta. Vēl te niansītas sūknis jāieliek, tur, nezinu, trubiņa jāpabeidz taisīt. Bet tā, pati motora apakša mums ir salikta, paliek tikai galva. To tad droši vien tad nākamajā video sāksim kustināt. Jāsaliek tur ir vārsta gumijas, un tad sāksim viņu pārtaisīt, lai varētu uzlikt divus vanusus. Tā kā tas viss diezgan piķo, un protams, es daru to, ko es esmu sapircis jau un pērku klāt, cik es varu atļauties, bet tāpat tas vēl prasa lielu piķi, un, teiksim, lai tas ietu ātrāk, es varu jums piedāvāt, kā saka, pasponsorēt, pabalstīt kanālu, projektu. Kā, ja kāds vēlas, atstāšu aprakstā konta numuriņu. Protams, varam taisīt kaut kādu, nezinu, sarakstu uz logiem, kas ir sponsorējuši. Un tad varētu kaut kā, es nezinu, kaut kādas mazākas summiņas, tad mēs varētu uzrakstīt te, un tiem, kas nosponsorēs, teiksim, 20 plus eiro, man ir 10 maikas uzprintētas, un tie 10, kas būs pirmie, kas nosponsorēs, kas atbalstīs manu kanālu, manu projektu, virs 20 eiro, tiem es nosūtīšu maikas. Ja nemaldos, bija L izmēra, sorry, XL, un mazie izmēri nav, ir tikai viens izmērs. Bet, ja viņas ātri aizies, tad, protams, uztaisīšu kaut kādas jaunas, mošu kādus piekariņus vēl, kā saka, pamēģināšu, kā saka, jums kādas balviņas uztaisīt.
protams, tas samazinās, kā saka, budžetu, ko jūs man noziedojat, bet, nu, patīkami jums, patīkami man. Tā kā atbalstam manu projektu. Un, ja tu vēlies, tad pasteidzies. 10 maikas tikai ir. Kā saka, nekas īpašs. Nekas tur nav īpašs. Prosta maika uzprintēta. Nu, kādas kvalitātes ir, tādas ir, bet, nu, vismaz kaut kas, kā saka, no manis ekskluzīvās 10 gabalas pirmās. No, tā kā tāda aiņindzes, tad jau tiekamies līdz nākamajam video. Un to arī beidzam šitajā video.